Tātad, labi, īsa pamācība, kā veidot subtitrus priekš animācijas. Anime tas ir. Priekš ķirta. Nu, tad sākam mēs visu vienkārši atrodam filmu, torrent trackerī kādā Nyan.c kaut vai, tas viens no populāriem lieliem angļu. Ierakstam meklētājā Death Note, atrodam. Šoreiz es paņēmu to, kas ir pats populārākais, 8 GB un tā tālāk. Nav varbūt tas pats labākais, jo kvalitāte tomēr nav 720p, tas nozīmē nav HD. Es parasti ar ne HD nestrādāju, bet es šeit kaut kā neredzu, ka būtu kaut kas augstāks. Tāpēc paņēmu šo, derēs, piemēram, derēs atšķirības, kvalitāte neko pārāk daudz nespēlē, kad rūdiet par tulkošanu. Tātad es paņēmu sēriju, ko mēs darām, mēs viņu atrodam, atveram folderīti. Reku mums ir viņa fails, fails ir visi forši, mums ir filma. Viņa strādā, viņai var noņemt subtitrus, tas MKV subtitri, tur atsevišķi subtitrus var atstāt, ieslēgt vai izslēgt, nekāda problēma. Viss kā vajag. Ko mums tad vajag programma, ar ko attaisīt šos subtitrus un editēt? Programma ir AEG Sub. Ir citas, bet citas, nezinu, labākas, sliktākas, katreiz savu plus, savu mīnus, es izmantoju šo. Arī šo iesaku izmantot. Tātad mēs atveram mūsu AEG Sub, šādi viņi izskatās, mājaslapā aegsub.org. Un ko mums jāizdara? Mēs taisam vaļā subtitrus caur viņu. Open Subtitles, atrodam mūsu paslēpto anime sēriju, reku viņi ir folderī, aiziem uz folderīt, nospiežam un open. Viņš mums attaisa, ja būs vairāki failiņi ar subtitriem vai ko, viņš piedāvās izvēlēties, būs jāizvēlas. Vairākus vienlaicīgi editēt nevar, var vienu izvēlēties un editēt. Šeit viņš saka, tas mums neinteresē, labi ir. Pirmais solis, vajag viņus saglabāt atsevišķi, jo iekšā video failā tu nevar editēt. Saglabāsim, tepat blakus, turpat, kur lai stāv atsevišķi. Tagad viss kārtībā, tagad esi atsevišķi fails mūsu folderīti, reku. ASS subtitru formāts. Šo tad arī var editēt, un viņš reku smuk atsevišķi ir. Mēs tad, ko mēs izdarām, mēs skatāmies, teksts jau ir forši, bet video mēs neredzam, nedzirdam, kas notiek, tas nav tik forši. Mēs nospiežam augšā un open video. Vot, sajauc. Ko es daru? Var taisīt, protams, spiest augšā, atrast video failu un tā tālāk, es vienkārši pārvelku. Tāpēc arī aizturējos. Es vienkārši paņemu, pārvelku video failu. Viņš jādabū iekšā. Var arī izvēlnēs aiziet un visu izvēlēties, bet arī var tikpat labi pārvilkt. Pārvilkt video fails ir, bet kas mums ir? Mēs nospiežam pogu, viss iet, bet kā mums nav, mums skaņas nav. Skaņu arī vajag pielikt atsevišķi. To gan vajag iet augšā un spiest vai atsevišķu failu, ja tev tāds ir. Bet, es nezinu, kāpēc tev tādam vajadzētu būt, bet labi. Vai arī vienkārši open audio from video. Tieši pats viņš attājas. Reku mums šitas zvērs augšā tiek parādīts. Un arī pēc šī strādājam visu. Tagad, kad palaižam, ir skaņa. Man te dators laikam klusi ir uzgriezts vai kas, tāpēc nevar dzirdēt. Un tā, bet tas nav svarīgi, tieši labi, ka nevar dzirdēt. Viņai tagad te ir jābūt. Jā. Tā arī tā tulkošana notiek. Tulkošana. Tātad ko mēs darām? Reku mūs visi subtitri. Mēs redzam, staigājam. Šeit, kas tiek rādīts, ir simbols skaits attiecībā pret sekundēm šitajā līnijā. To arī var pievērst uzmanību. Sarkanā krāsa nozīmē, ka ir daudz simbolu uz mazu laiku. Pavisam sarkanu krāsu principā vajadzētu mēģināt nelaist, lai viņa parādas. Kā tas notiek tulkošana? Tad tulkošana augšā, zelta zivtiņas ikoniņa. Tulkošanas palīgs. Un arī tā tas notiek. Tagad visas iekavās, visas komandas subtitru netiek aiztiktas, un mēs varam vienkārši šeit rakstīt tekstu.
rakstīt tekstu, spiežam Enter, un teksts pats nomainās. Nekāds iekavas, nekas netiek mainīts, viss smuki nomainās. Ir reku komandas var izlasīt, kas šeit ir, page up, page down, staigāt par rindiņām un tā. Video pārlec ar audio kopā ar rindiņu. Tikai šis jāizmanto. Principā, cik ātri tu vari parakstīt un patulkot, tik ātri tu arī tulkos. Ja ieeja ritmā vai vēl, vai kā labi sanāk, tā tas būs visai ātri. Tīri, cik tu vari ātri parakstīt. Un tā arī tas viss notiek. Pāraksti subtitrus. Pēc tam, protams, vienu reizīti vismaz noskaties kārtīgi sēriju, tieši šeit pat, lai tu arī varētu redaktēt. Lai noskaties visu sēriju no sākuma līdz beigām, tas arī viss subtitri gatavs. Tad vienkārši spiežam save pogu, iesēvojam, varam taisīt siet, viņi mums ir reku šajā failiņā, viss iztulkots. Tātad, kā tad mēs apvienosim šo te vienā failā, un lai to arī varētu augšu plādēt iekši interneta kaut kādos saitos. YouTube labāk nevajag, dabūs banu, izbanos, teiksim, vkontakti, kā jau tu zini. Tad mums vajag hārsubot, tas nozīmē konvertēt. Priekš konvertācijas mēs izmantosim. Viena atsauce tātad priekš tulkošanas, ko es varu ieteikt. Es pats izmantoju ļoti daudz un smagi tildes tulkotāju. Tas ir mašīna tulks. Tilde.lv tulkotājs. Viņš dod labāku tulkojumu. Mēs viņu izmantojam. Viņš dod mazāk tulkojumu, bet viņš dod labāku viņu. Un tad, protams, arī Google priekš tulkošanas. Labi, tagad pie video. Mums vajag video konvertēt. Šo te programmu mēs izmantojam. Tas ir Xvid 4 PSP 5. versiju. Cik es atceros, es izmantoju 5. versiju, cik es atceros, nākošajām versijām ir problēmas ar subtitriem tieši, tāpēc viņas labāk nevajag ņemt uzreiz 5. versiju. Tūlīt mēs viņu atradīšu. Re, mums pupsīgs. Tā, viņi mums taisās vaļā. Gaidam. Tā. Re, kur mums viņi ir. Taisam tad video failu vaļā. Kam šeit jāpievērš uzmanība? Tev vajag būt subtitru failam tādā pašā nosaukumā kā video, protams, bez pagarinājuma, ka ASS un MKV tam jābūt atsevišķi, bet lai pats nosaukums būtu, nosaukumi būtu vienādi. Tas ir svarīgi. Tad tev nekāda problēma nebūs, ja viņi ir vienādi nosaukumi. Vajag atstāt nosaukums vienādi. Arī mēs pārvēlkam video, viņš viņu ņem pretī. Un rekotuliņ mums pagaidam. Tā man kaut kāda problēma, es nezinu, gļuks kaut kāds. Ok. Viņam audio nepatīk. Vai, arī tas nevajag viņam galvā. Kvalitātes tas tur pats. Kas tad kā mums jāpievērš uzmanību reku apakšā. Viņš paņēma pretī manus subtitrus uzreiz. Tas tāpēc, ka viņi vienāds nosaukums. Viņš uzreiz automātiski paņēma manus subtitrus, tā kā galvenos subtitrus. Tur ir tagad tikai šie subtitri. Mēs nospiežam play pogu, skatīties. Un, es tikai vienu, ja tev ir visi subtitri iztulkot, uzreiz notiecējās. Tad mēs pagaidām, ceru, ka tas nebija pārāk ilgi kaut kur iekšā, kur viņš to teica tā. Te vajadzēja būt, viņiem vajadzēja būt īsti. Kur viņš to sāk. Šinigami ir 29 sekundes, tev vajag patiņi. To viņi būs pat. Var redzēt, ka būs pareizi. Jā, reku apakšā. Šinigami pasauli viss aizgāja. Protams, tu skaties, šeit tu redzi, kā izskatīsies subtitri galējā variantā. Tu skaties pārbaudi, vai fonti īstie. Ja fonti nav īstie, tad tu viņus pamāji, to es parādīšu, kur. Jo, ja tas ir angliski rakstīts, tajā fontā, ko izmanto šis teksts, varētu būt, ka nav latviešu burti, tāpēc to vajag pieskatīt. Fontus maina zem subtitles Style Manager. Reku ir visi šīs sērijas subtitri. Veidi, tu uzspied uz viņiem un reku var visu mainīt.
un tā tālāk. Reku, šeit ir fonti zem fontiem. Ja fontus neatbalsta to, ja tu redzi, ka, teiksim, tu skaties filmu šitajā te konvertātorā play un fontu neatbalsta, ir kaut kādi citādāki burti vai vispār burtu nav, tad jāiet uz šeien un visam jāmaina fonti uz kaut ko, kas atbalsta. Un tas pats Arial kaut vai... Nu, varbūt nav pats izskatīgākais vai vēl kā, bet vismaz ņem pretī kā variants. Un nu, nomainu. Tas ir viss. Nu, šeit, un tad viss. Galvenais, lai būtu video un subtitri būtu vienādā nosaukumā. Šeit iemet video, pārvelk vai atver. Subtitrus viņš uzreiz atpazīs, paņems priekšā. Nu, paņems tā kā galveno subtitru celiņu, nospied play, paskaties, vai pareizie subtitri, vai viss atveidojas, un tad forši tu vienkārši konvertē. Konvertācijas poga reku šeit augšā, lilīga, spiež un konvertē. Formāts šeit noregulē, ieliek MP4 kaut vai, un encoding kaut kādu. Nu, izvēlies, kurš tev tur patīk. Es lietoju parasti lossless, bet modificētu. Es viņu nomodificēju un noņemu šeit lossless pogu nost. Konvertē labā kvalitātē un pietiekoši ātri. Faili nav tie mazākie. Nu, tā kā, principā, iznāk tādā pašā izmērā fails, kā tu liki iekšā. Bet toties ilgi nevelks nekas un ātri izkonvertējis. Tā, un tas arī viss, ko varēju pateikt ātri un tā kodolīgi. Cerams, ka viss ir saprotams, ka es neko neaizmirsu. Programmas AG Sub, priekš tulkošanas, subtitru rediģēšanas, priekš konvertācijas, Xvid 4 PSP, neko vairāk, nekādus video editors vai vēl kaut ko tādu nevajag. Mums vajag strādāt tikai ar subtitriem. Tas šitas pats ātrākais, efektīvākais veids. Izņem esošos subtitrus, pārraksta, nomodificē kaut ko, pielabo, ja kaut kas neaiziet tā kā vajag, un viss ir, un konvertē. Tikai taisa jaunas sērijas, jo sērija daudz, un ar kaut kādiem tur citu paši subtitrus veido, tā nav pārāk laba doma, tā kā subtitri ir daudz, viņi pieejami. Tā, nu tad paldies par uzmanību, un tā.